Aneta, tu esi pieredzējusi dermatoloģiju, specializējies daudz dermatoskopijā, jaunveidojumu noņemšanā, kā arī dažādu saslimšanu ārstēšanā. Tieši ādas saslimšanu ārstēšanā. Tu arī daudz specializējies estetiskais injekcijās. Lūdzu, pastāsti mums vairāk par sevi un kā tu nonāci medicīnā. Sveika, Karina! Jā, dermatoloģija jau vairākus gadus ir mana specialitāte, mana profesija. Sirdslieta. Un es varētu teikt, ka arī aizraušanās un sirdslieta, jā. Un man ļoti patīk apvienot klasisko dermatoloģiju, kas ir, piemēram, kaut kādu hronisku dermatožu ārstēšanu ar estētisko medicīnu. Tātad man patīk pacientiem justies ne tikai veseliem, bet arī pašpārliecinātiem par savu ādas izskatu. Jā, tas ir ļoti svarīgi, it īpaši mums sievietēm. Lūdzu, izstāsti mums, kāpēc vispār cilvēkam ir jāiet pie dermatologa, pat ja viņam nav nekādu sudzību? Ļoti daudziem cilvēkiem āda nesāp, nav nekādu, teiksim, izteiktu simptomātiku, par ko viņi varētu uzreiz aizdomāties, ka jāiet pie dermatologa, taču noteikti katram ir veidojumi uz ādas, un tas ir kā skrīnings, ādas vēža skrīnings. Tātad vienreiz gadā noteikti visiem pacientiem būtu jāatnāk pārbaudīt veidojumus, bet ne tikai. Ja mēs runājam par estētisko medicīnu, labāk ir profilaks nekā ārstēšana, vai ne? To mēs visi ļoti labi zinām. Jā, tieši tā, jo vieglāk ir nodarboties ar profilaksi, vai ne, nekā novērst problēmu. Jā, tieši tā. Tieši tā, un tāpēc es no estētiskās medicīnas viedokļa, tā kā foto novecošanās vai chrono novecošanās profilakse ir tieši tas virziens, kāpēc vajadzētu nākt, ja pat nekas no ādas puses nesāp un netraucē. Tu varētu lūdzu nedaudz izstāstīt, kā tieši notiek jaunveidojumu skrīnings? Kas tas ir vispār? Jaunveidojumu skrīnings ļoti neinvazīva, nesāpīga un ātrā procedūra. Mēs parasti to veicam konsultācijas laikā ar dermatoskopu. Tā ir ierīce, tā kā palielināmā lupa, teiksim tā. Tas ir pavisam nesāpīgi, tā tad var nākt droši arī bērni. Jā, tas notiek salīdzinoši ātri. Katrs veidojums tiek apskatīts palielinājumā un attiecīgi pēc kaut kādām pazīmēm noteikts, vai tas ir vairāk ļaundabīgs, labdabīgs un ko ar to darīt tālāk. Anete, tu veic arī estetiskas injekcijas. Vari lūdzu izstāstīt, kādas injekcijas tagad ir vispieprasītākas? Un kādas tev pašai visvairāk patīk taisīt? Kuras injekcijas? Gestra klīnikā mums ir ļoti plašs tātad estētisko medicīnu pakalpojumu klāsts, tā skaitā arī šīs te skaistuma injekcijas. Tie ir filleri, tās ir botoks injekcijas, plazmaterapija, biorevitalizācija, mezoterapija. Man personīgi vislabāk noteikti patīk botoks injekcijas. Kā man arī, tas pats. Jo rezultāts ir redzams diezgan ātri, bet noteikti, ja mēs runājam par ādas veselību, tad tā pati biorevitalizācija ir tā, kas ilgtermiņā tieši dos rezultātus. Biorevitalizācija vai šī te kolagēna stimulējošā terapija. Jā, kas tagad ir ļoti, ļoti aktuāla un moderna. Tātad mums ir tāda novirze estetiskai medicīna. Tā kā agrāk mēs vairāk lietojam filerus, to pašu botulīnu toksīnu klasiskajās zonās, bet tagad tieši mēs vairāk pielietojam botulotoksīnu gandrīz visām muskuļu grupām. Mēs strādājam ne tikai uz sejas, bet arī kaklam taisam botulotoksīnu procedūras, kā arī tagad mēs vairāk strādājam nevis uz apjomu uz sejas, bet tieši uz kolagēna stimulāciju. Mēs vairāk domājam par ādas tvirtumu, par ādas kvalitāti, un tā arī ir profilakse novecošanai, un tā mēs varam saglabāt savu jaunību. Vai ne? Tu piekrīti? Piekritīšu, jā.
Tagad ir tā tendence būtībā iet prom no šī te mākslīgā skaistuma un atgriezties pie dabīgām proporcijām, dabīga izskata. Un tur ļoti mums palīdz, šis te botulīna terapija kombinācijā ar kolagēnu stimulējošiem preparātiem. Jā, bet pastāsti lūdzu, tomēr fileri tagad nav tikpat ļoti aktuāli un populāri kā agrāk, bet tomēr es uzskatu, ka mēs nevaram vispār pilnībā atteikties no tiem, jo tomēr dažreiz pacientiem, piemēram, jāveic tādu, kā teikt, sejas beautifikāciju, jāuzlabo sejas proporcijas. Kāda tev ir attieksme pret tādas tehnoloģijas metodas, teiksim tā? Tehnoloģijai nav nekāda vaina, viņa joprojām ir pielietojama, teiksim, kaut kur apjoma zuduma aizpildīšanai vai lūpu palielināšanai. Būtībā lūpām nav daudz izvēles metodas, un šī ir viena no drošākajām un labākajām, kā arī, teiksim, vajag kaulu vai zoda korekcijai, deguna asimetrijas pilnveidošanai, joprojām filleri, īpaši hialuronskābes filleri ir pielietojami un tie nekur neaizies. Jā, neaizmigrēs, ka visi man prasā. Mana praksē, piemēram, atnāk pacienti un viņi man stāsta, tādas interesantas lietas, es, protams, prasu arī, kur viņi to visu izlasīja, kurā avotā, bet, ļoti interesanti un visi baidās no tā, ka, piemēram, špricējot botulotoksīnu, viņam iztecē smadzenes no galvas kausa vai tie fileri kaut kur aizmigrēs no sejas uz dibenu, es atvainojos, kaut vismaz tā. Bet ļoti gribas pateikt pacientiem, ka labs ārsts ar pieredzi, kurš domā līdzi, kā viņš strādā, protams, viņš izvēlēsies pareizu preparātu, pielietos viņu tieši tajā zonā, kur tam filerim ir jābūt, un nebūs nekādu komplikāciju, nekādu problēmu, tas preparāts nekur neaizies, neaizmigrēs, un pacients izskatīsies dabiski, ļoti skaisti, un neviens pat nepamanīs, ka viņam bija kaut kāda manipulācija veikta, vai ne? Manuprāt, vislabākais izdarītais ir darbs, kad tiešām nevar pateikt, ka kaut kas ir darīts, bet tu izskaties ļoti labi. Jā, es tev ļoti, ļoti piekrītu šajā jautājumā. Tu vari lūdzu vairāk izstāstīt par botulotoksīnu un kam tieši kādiem pacientiem tu ieteiktu tieši šo procedūru? Botulotoksīns tātad atslābina muskuļu darbību un līdz ar to samazinās grumbu, teiksim, dziļums, ja tā grumbiņa ir. Ja tā grumbiņa vēl nav izveidojusies, ja tā ir tikai šīs dinamiskās grumbas, tad attiecīgi tā ir kā profilakse. Šī gadījumā, protams, mums ir viens noteikums, ka mēs ārstējam vai pieņemam pacients no 18 gadu vecuma, un es teiktu, ka šai procedūrai nav kaut kādi noteikti gadi, kad būtu tas jāsāk, teiksim, tikai pēc 30, jo ir arī ļoti jaunas meitenes ar ļoti izteiktu hiperkinētisku muskuļu darbību, kur jau mēs 20 gadu vecumā redzam šīs te statiskās rievas, teiksim, pieres zonā, un manuprāt, īsti labāka metode vēl joprojām nav par botulotoksīnu. 100 punkti. Un kā es jau minēju, ka botulotoksīnu mēs tagad pielietojam ne tikai klasiskajām zonām, kā piemēram piere, starp uzacu zona, varnu kaiņas, apacu zona, bet arī daudz strādājam apakšējā trešdaļā. Tu vari lūdzu pastāstīt, kādus rezultātus mēs varam panākt? Jā, man liekas, ka aizvien pēdējos gados aizvien vairāk ar botulotoksīnu sāk strādāt tā saucamajā off-label tā kā kārtā,
tā ir šī te sejas apakšējā trešdaļa. Full face botoks. Full face botoks. Mēs varam, teiksim, taisīt Nefertiti lift, ja, kas paceļ mūsu sejas ovālu. Mēs varam koriģēt, teiksim, hiperaktīvu zoda muskuli. Mēs varam nedaudz piepacelt lupu kaktiņus, kas ar gadiem... Deguna galu. Deguna galu. Mēs varam pacelt, mēs varam lūpu nedaudz izvirzīt augšu lūpu uz āru, ja, to saucamo botoks flip uztaisīt. Mēs varam arī palīdzēt īstenībā pie bruksizma, ja, kad mēs savus zobiņus noēdam. Tas pat nav tāda estetiska indikācija, tas vairāk jau tāda, terapeitiska indikācija, jo reāli cilvēkam mainas dzīves kvalitāte. Piekritīšu, jā. Kad visu laiku tev ir tāds saspringzinājums košanas muskulī, un tad tev viņš beidzot atvieglojas, un tad cilvēkam arī mainas vispār pāriet galvas sāpes daudziem. Arī tas. Un, protams, ar kaklu zonu arī var strādāt botulotoksīna injekcijas būtībā, kā jau tu minēji, visur, kur ir muskuļi, visur tur arī var strādāt. Vēl mēs varam arī noņemt hipertonus tieši plecu joslām. Tiem pacientiem, kam ir ļoti augsts stresa līmenis un kuriem tieši tas saspringzinājums nāk uz plecu muskuļiem, mēs arī varam viņam palīdzēt un noņemt to tonusu, līdz ar to arī pariet daudziem galvas sāpes, uzlabojas asinsrīte, tāda pat skaidra galva paliek cilvēkiem. Īstenībā visas šīs indikācijas ir ļoti tādas nopietnas, svarīgas, un es uzskatu, ka cilvēkiem ir jāzina par tādu iespēju, un, protams, ja ir tāda problēma, tad ir jāgriežas pie tādas zinošas, tādas uzmanīgas un foršas speciālistas kā tu. Vēl, ko es gribēju minēt par botulotoksīnu, ir tas, ka mēs to pielietojam arī pie svīšanas. Jā, es gribēju arī tev paprasīt. Tieši tā jau būtībā ir tiešām vairāk ārstniecisks pakalpojums, jo ļoti mainās dzīves kvalitāte pirms un pēc, teiksim, padušu vai plaukstu vai pēdas zonās, šī te pastiprinātā svīšana ļoti, ļoti ietekmē dzīves kvalitāti, ikdienas darbības, un pacienti ir ļoti apmierināti pēc procedūras. Jā, es zinu. Mēs pati to visu pielietojam sev. Anete, pastāsti lūdzu par plazmu terapiju nedaudz. Kāda tev ir attieksme pret šo procedūru, kāda tev ir pieredze, un vai tev patīk vispār veikt šo procedūru? Plazmu terapija ir viena no mīļākajām procedūrām, ko mēs veicam. Viena no drošākajām, jo tiek izmantots paša pacienta materiāls, un tās ir asins, kas ir paņemtas no pacienta vēnas, nocentrifugētas, un ir dabūta tātad plazma, kas ir bagāta ar trombocītiem un dažādiem augšanas faktoriem. Un šie augšanas faktori attiecīgi arī stimulē kolagēna sintēzi, tātad palīdz pie smalkajām grumbiņām, atjauno ādas tonusu, teiksim, būtībā, tā pie estētiskā medicīnā ļoti plaši pielietojama terapija, kas ir jāiziet kursa veidā un, protams, ar uzturošo terapiju, kā jau visam estētiskajā medicīnā, bet man šķiet, joprojām nav zaudējusi savu popularitāti. Tieši tā, un arī mēs varam ārstēt gan rētas, gan strījas ar plazmu terapiju un dabūt ļoti labus rezultātus. Jā, rezultāti ir brīnišķīgi, tā kā vienīgais noteikti ir jābūt pirms plazmu terapijas konsultācijā ar dermatologu, lai noteiktu, teiksim, vai visi asins rādītāji ir tādās normas robežās, lai šī terapija būtu efektīva. Jā. Un vēl viens ļoti svarīgs plus šai terapija ir tas, ka terapija ir droša. Tieši tā. Jā, dabūt blaknes, tas nav iespējams, manuprāt, plazmas terapijas laikā. Tu varētu lūdzu izstāstīt par lipolītiķiem. Tagad ir populāri tādi preparāti, tie saucami lipolītiķi.
Jā, lipolītiķu procedūra ir injekcijas, kur šajos tauku nogulsnējumos, jeb taukumos pilventiņos, depo tiek injicēta tātad specifiska viela, kas sašķeļ šo te tauku membrānu. Jo mēs runājam par tiešiem lipolītiķiem, kas tieši sašķeļ šo te tauku membrānu, un tātad šie te tauki tālāk jau tiek izvadīti no organisma. Jāpiemin gan, ka šī te procedūra nav svara samazināšanas metode. Noteikti. Pacientam jau ir jābūt motivētam ar labu diētu, labu ēšanas režīmu, sportiskam, bet ir tādi tauku nogulsnējumi, kurus ir ļoti grūti dabūt nost gan ar ēšanu pareizu, gan ar sportošanu. Sievietēm ir tīpaši šie te vēdera tauciņi, un tur ļoti labi nāk palīgā šīs te lipolītiķu injekcijas. Tā nav viena procedūra, jāatceras, ka tas vienmēr atkal ir kurs, un terapijas laikā tomēr mēs ļoti motivējam pacientus ievērot tādu ļoti veselīgu dzīves režīmu. Dzer daudz ūdeni. Jā, lai izvadītos ātrāk, šie te tauki. Un jāmin, protams, ka procedūra nemaz nav tik vienkārša arī, ka diezgan sapīga. Teiksim tā, un, protams, jāapsver, vai tiešām pacientiem ir jāveic šo procedūru, jo, piemēram, man praksē bieži atnāk meitenes, tādas tieviņas, smalciņas, un viņas man tur kaut kur rada savus tauciņus un prasa viņus noārdīt. Piedodiet, es atvainojos. Taukiem ir nedaudz arī jābūt, vai ne, sievietē? Jā, nedaudz jābūt. Protams, es cenšos izstāstīt meitenēm, ka tomēr šī procedūra ir diezgan nopietna, un mēs organismu ievedam svešu vielu, kura tiešām darbojas diezgan agresīvi, un, protams, es cenšos viņus atrunāt. Bet mēs izrunājam tagad par lipolītiķiem, tāda kādreiz bija tāda, kā panacēja pret tieši tiem liekiem taukiem, kas izgulsnējas gan uz sejas, gan mūsu ķermenī. Bet tagad ir vēl viens jauns preparāts, par ko es tagad gandrīz katrā sava konsultācijā stāstu saviem pacientiem. Tas ir liporeduktori. Lūdzu, pastāsti nedaudz par tiem, jo tie produkti tiešām ir ļoti interesanti, es uzskatu, un ļoti efektīvi. Jā, tie nav tiešie lipolītiķi, tie ir lipomodulātori. Viņi izmaina šo te tauku, būtībā funkciju. Jā, viņi no viena veida pārveidoja uz citu tauku veidu, un viņi vienkārši, sāk strādāt efektīvāk. Visdrošākais veids, kā atbrīvoties no šiem te tauku izgulsnējumiem, bet jāsaka gan, ka arī visdārgākais veids. Jā, procedūra nav lēta, gan šī procedūra ir efektīva, un, protams, ko es vēl gribēju minēt, atšķirība no lipolītiķu injekcijām. Lipomodulātori, viņi neprasa rehabilitāciju nekādu, viņi nesāp, procedūra ļoti komfortabla, ātra un, manuprāt, daudz rezultatīvāka nekā lipolītiķu procedūra. Bet mēs to varam, protams, pielietot tikai seju pagaidām. Jā, teorētiski var arī vēderam, bet tad jau tur tas rēķins tam būtu tāds ļoti nepatīkams. Bet viņi uzlabo arī ādas kvalitāti, jo tur nav tikai vielas, kas šos te taukus maina, bet attiecīgi arī tie, kas strādā jau papildus vēl uz ādas kvalitāti, jo samazinot to tauku slāni, mēs zinām, ka tā āda var nedaudz tā kā nošļukt. Un līdz ar to, ja tur ir vēl papildus vielas, kas jau stimulē tieši arī ādas kvalitāti, tad ir ieguvums 2 vienā. Jā, un mēs ar tādiem preparātiem strādājam. Jā, ikdienā. Tas ir forši, vai ne? Tas ir forši, ka ir tādi parādījušies pie mums. Jā, izstāsti lūdzu par dermatologa konsultāciju drusciņ sīkāk. Izstāsti, kas tur notiek vispār? Tā ļoti ātri izstāstīšu, protams, ka sākumā iepazīstamies ar pacientu, tad ir
kliniskā apskate, tiek ievākta anamnēze, ar ko pacients slimo, kādas medikamentus lieto, kādas līdz šim ir bijušas procedūras, kādas vispār ir sūdzības. Tālāk jau novērtējam ādas stāvokli, tur grumbiņu dziļumu, izteiktību, ādas tonusu, ir pigmentācija, nav pigmentācijas, ir kuperoze, nav kuperoze. Tātad būtībā, paskatāmies, izvērtējam pacientu, paņemam arī ar dermatoskopu, paskatāmies. Un tad jau attiecīgi no šiem te izējas datiem mēs katram pacientam sastādām individualizētu šo te plānu, ar ko vajadzētu sākt. Ārstēšanas plānu. Ārstēšanas plānu, pēc tam uzturošo plānu. Mēs ar tevi šodien minējam dažādas procedūras, kas tieši uzlabo ādas kvalitāti, atjauno ādu, palēnina novecošanas procesu, bet kas ir jādara, lai šo rezultātu uzturētu? Šīs, lai uzturētu, būtībā ir jānāk pie mums atkārtoti. Un, regulāri. Un tas, ļoti individuāli, bet, tas varētu būt pat reizi 3-4 mēnešos, ja kāds ir ļoti, ļoti pedantisks pacients, Bet, protams, nav tādas vienas procedūras, ko mēs izdarām un aizmirstam uz pacientu, tur uz 5 gadiem. Tāds realitātē nenotiek. Tomēr, ja mēs gribam kārtīgi rūpēties par to savu ādas izskatu, tad tās ir regulāras vizītes pie dermatologa. Regulāras procedūras un tā tālāk. Bet arī regulāru mājas, tātad ādas kopšana, atceramies par saules aizsarga līdzekļu lietošanu, par veselīgu uzturu, par miega kvalitāti, tas viss ļoti palīdz. Tas viss ir tā ir tāda faktoru summa. Ne? Tā ir tāda vispusīga pieeja, holistiska pieeja savam organismam. Kam tu ieteiktu apmeklēt dermatologu konsultācijai vai procedūrām? Konsultācijām, teiksim, tai pašai dermatoskopijai laipni gaidīt ir ik viens pacients reizi gadā. Arī bērni. Arī bērni tai skaitā, Protams, ja kādam ir kāda dermatoloģiska problēma, gan bērniem, gan pieaugušajiem, tad arī, protams, ir jānāk. Ja par estētisko medicīnu runājam, tad arī ir jānāk, un tad jau skatīsimies, vai mums ir jānovērš kāda problēma, vai mēs uzreiz būtībā veidojam tādu kā profilakses plānu. Iztasti lūdzu, ja piemēram ir kaut kāds veidojums uz sejas vai ķermeņa, un pacients grib atbrīvoties no tā, vai tas ir iespējams vispār pie mums, kā mēs to darām, kāda ir rehabilitācija pēc tam, vai tas ir sapīgi? Parasti mēs ļoti individuāli izvērtējam, šo tad veidojam tātad lokalizācija, kas tas ir par veidojumu, un ar dermatoskopijas palīdzību, un pēc tam jau mēs varam izlemt, kā mēs gribam atbrīvoties. Ir daži veidojumi, kur ir tikai ķirurģiski, tātad ķirurģiska terapija nepieciešama. Pie mūsu klinikā mēs to varam izdarīt ar to saucamo kauteri. Tā ir arī diezgan mini-invazīva metode, kura lokālā anestēzijā, tātad šis te veidojums tiek noņemts, paliek maza rētiņa, tātad rekomendācijas pēc tam ir 3 mēneši, tātad nesauļoties, kas ir ļoti svarīgi, tāpēc vasara varbūt nav piemērotākais laiks veidojumu noņemšanai, bet no rudens ziemas sezonas noteikti var sākt jau nākt pie mums un pierakstīties, un tad mēs individuāli izvērtējam, dodam rekomendācijas, un ja varam noņemt, tad noņemam, rūpējoties par to, lai tas būtu ar vislabāko estētisko rezultātu. Izskatās ļoti viegli, droši, vai ne? Un ātri, tieši tā. Aneta, es tev vēl gribēju uzdot tādu jautājumu par kuperozes ārstēšanu. Iztasti lūdzu, jo šī problēma ir ļoti, ļoti aktuāla. Es teiktu, gandrīz katram cilvēkam. Un īstenībā arī tā ārstēšana ir ļoti tāda, viņa nav definēta, tāda nav noteikta,
ko tu ieteiktu pacientiem ar kuperozi, kā tu viņus ārstē un kādas tieši mūsu klīnika ir tehnoloģijas, ar ko mēs varam palīdzēt pacientiem atbrīvoties no tās kaitas? Pirmais, ar ko es noteikti sāku pacientam, es mēģinu paskaidrot, ka kuperoza ir hroniska slimība. Pat ne slimība, tas ir hronisks stāvoklis, ja? Ja tā ir vienkārši kuperoza, ja, kad ir paplašināti un redzami šie saplīsušie asinsvadiņi, teiksim, vaigu vai deguna ādā, ja, tas var būt kaut kāds kolagēna, asinsvada sieniņas vājums, ja, kolagēna sintēzes trūkums asinsvada sieniņā. Jo kuperoze, teiksim, var būt arī kā pazīme pie tādas slimības kā rozācija, ja, kas jau ir nedaudz cits. Bet, ja mēs tā globāli ņemam, tad noteikti ļoti svarīga ir mājas kopšana ar speciāliem šiem te līdzekļiem, kas nomierina šo te sakairināto, iekaistušo ādu, kas stiprina to asinsvada sieniņu, saules aizsargu līdzekļu lietošana, vējainā laikā tātad barjerkrēmu lietošana, ja, tie ir tie faktori, kas var vēl vairāk pastiprināt šo te kuperozes izteiktību. Klīnikā attiecīgi mēs varam veikt asinsvadu lāzeru, kas šo te asinsvadiņu nokogulē, ja, tātad asinsvadiņš izmaina savu krāsu vai uzreiz pavisam pazūd, ja, un tad 4 nedēļu laikā uzsūc. Varam veikt arī tā skaitā injekcijas, ja, kas ir tendētas uz, teiksim, šo te asinsvadu sieniņu nostabilizēšanu, jā. Tā speciālu sastāvu. Jā, tieši tā, arī plazmaterapiju var veikt. Jā, tas ļoti veiksmīgi īstenībā cīnās ar šo problēmu, jā. Bet, jā, tur nav viena tāda panacēja, ko darīt, jo kaut kas būs jādara gan klīnikā, un kaut kas būs jādara arī mājās, un tās būs uzturošas procedūras, daudz procedūru, jo visi jau grib to vienu reizi atnākt un vairs nekad mūs it kā neredzēt, bet jā, pie kuperozes tas tā nestrādā, un tas būtībā, es domāju, pirmais, ar ko jāsāk. Mūsu profesija vispār tā nestrādā, vai ne? Tieši tā. Kā tu domā, kas tevi atšķirt kā speciālistu Geser klīnikā? Pirmkārt, mēs izmantojam tikai certificētas preparātus, certificētas metodas. Mēs ārsti visu laiku pilnveidojam savas zināšanas dažādos kongresos un dažādos kursos. Tātad ieguldām savu laiku vēl, teiksim, savu zināšanu papildināšanā. Un es vienmēr mēģinu tā kā nodrošināt pacientam ne tikai efektīvu šo te procedūru, bet arī, lai tas ir komfortabli. Lai pacients pēc tam vēlreiz nāktu pie mums un, teiksim, ja ne izbaudītu šo te vizīti, bet tad, lai nebūtu tā, ka tas ir caur sakostiem zobiem. Jā, un mani pacienti man ļoti bieži prasa, kam es uzticos, kam es uzticu savu seju un kurš špricē man. Šis cilvēks ir jūsu priekšā, tā ir doktore Anete Ezeriņa, un viņa nodarbojas ar manu seju, ar manu skaistumu. Viņa man taisa botulotoksīnu visai sejai, kaklam, full face, vienmēr. Šad tād arī filerīšus kaut kur nedaudz Anete man piešpricē. Protams, ļoti daudz mēs strādājam uz kolagēnu stimulēšanu un pielietojam visas jaunas metodas, preparātus, lai āda man izskatās, tā smuki, ja, lai... Man jau liekas, ka rezultāts ir labs. Jā, tieši tā, jo doktore pati mums ir ļoti skaista, sakopta un viņa ir fantastiska speciāliste. Doktore, liels jums paldies! Paldies, ka padalieties ar tādu interesantu, noderīgu informāciju. Es domāju, ka pacienti būs sajūsmā un noteikti atnāks pie jums uz konsultāciju un procedūru. Paldies, gaidīsim visus ciemos Geser klīnikā. Paldies!